Ir 20. gadsimta sākums. Un kaut arī latvieši kā nācija sadalīti 3 Krievijas guberņās, tautā briest spēku un apņemšanās būt saimniekiem pašiem savā zemē. Mūžniekiem tas dikti nepatīk. Un baroniem vai kur vēl liela teikšana? Labrīt, Krustēv! Esam klāt! Labdien! Labrīt! Vēd viņu pie lielmātes. Emīlija! Piedod, neitīgi. Kas vēl nebūs? Nu nekas, līdz kā zams atzīs. Un par dzīves laimi savu Lielmāt, tevi ir dievinot tās darba darītāja, putas strēvēja. Labrīt! Nu nāc, nāc! Labrīt, labrīt! Labrīt! Kas tā tāda? Emīlijas notiņa. Jaunā kalpota. Nu, pagriezies. Tāda pakāpe ir ko. Ēduši! Ak, Dievs, vecais Rūdums tādas blēņas sen jau aizmirsis. Viņš ieradās dzimtenē, lai nomirtu kā brīvs cilvēks, uz ārku laiks pasūtīja, kā krietni zemnieki to dara. 3 jaunas māsas sēž rūžu dārzā, ai, tralalala. 3 jaunas māsas sēž rūžu dārzā, ai, tralalala. Pie darba! Ilgsti mūsu Kas galva. vēl nebūs? Krievijā viņš bija ticis pie bagātības. Nu, izpirka zemi, lai māmiņa kaut mūžu noriet pavada, bez rūpēm kā lielmāte. Dekurēt ātri. Ātri strādās. Viņš gribēja meitai atvainoties, bet nezināja, kā to pateikt. Ko citi padomās? Padarīs vēl par apsmieklu? Kaut vai tā pati Trīne? Šī visiem bez mitas lielajās, ka palikusi vecmeitās gaidot saimnieku no kariem mājās pārnākot. Te jūs tā skaistā Trīne, ja? Skaista gan, un pie puišiem liela patikšana bija. Tikai tas notika senos laikos. Kārlī, Ko? mūsu kāzām, manam kāzu vainagam, te būs melna kārta, balta krūteža un pie atlokas zariņš. Cik gadu tavam krustēvam? Kādi 50, 60? Jā, man vectēvs nomira, kad viņam bija 61. Kārlis maz nebija tik ļauns, lai gaidītu krustēva nāvi. Gan jau laika vēl gana. Vecais bija mudinājis viņu vest šurp līgavu, lai salīgtu to darbā. Un, ja meitša lielmātei būs paprātām, rīkos kāzas. Kaimiņiem visiem paldies! Neuznāk salu. Velk jau uz to. Krustēv, nu laid vaļā. Atlikt! Nu laid vaļā. Atlikt! Iemetīs zābakus ūdenī. Zābaki būs ūdenī. Jaunies čāma! Lai tā vajag!
Saslims, dabūna karsori. Kārli, velc to slapjo krekli no. Ja? Tad rekāda tu esi mana nāve, domāja Rūdovs, mana nāvīte. Ne no tur, kur Zobena, ne jūras viļņos, bet te dzimtenē. Jaunas meičas paskatā. Es nomiršu. Viņi te dzīvos, saimniekos kopā Kārli, augs bērni. Sveika, mana nāve nāvīte. Bet Metīte auga. Kalniņā īstā vedama, lejā laidu gredzentī. Ritedām izieritēja, ieritēja tautu dēla sēdiņā. Tikai manu sārciņu nenesiet. Nu, lai stāv Stāvējies, turpat. Policelma, ar visiem āboliem un vaskarituļiem. Paldies Dievam, nav manējais. Manējo neaiztieciet, lai stāv turpat. Ņem! Un zinieki, Bet Kārlītis ar kāzām nesteidzās. Vajadzēja palīdzēt krustāvam uzcelt graznu ērberģi, tad citas jaunpuišu darīšanas. Bet Rūdups, lai izlītu ar nāvīti, lika pārnest savu zārku uz jaunā nama bēniņiem. Kārli! Ar vienu zobenu. Kārli, re? Sarkan līdzi atlidoja. Opā, kam tad tas? Jums vai saimniekam? Tas jau ir mans. Manas pirmās mājas. O, Tik vecs? Un tik labi saglabājies. dzīvošu ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu, ūdenti, ne, mīlestība, ja tā īsta, tā dzīvos saules mūžu. Bet ir labāk kā baronam. Ir saimnieks, kā muižā. No domas Olimpija es kāpju lejā, lai runātu ar tautu dzējā ap manīm. Ilgi vēl? Es krūtīs jūtu ciņas svaru un pravietoju humanisma Neko vāru. nesapratu, bet kāp tu kā dzējnieks? Krustāv, uzsējies pārāks kā barons. Kārli! Tu ilgi tur kārneisi. O! Sākumā barons smējās, ka viens zemnieks cenšas atdarināt viņu. Bet, lieta kļūst nopietna. Noskaidro, no kurienes Rūdupam koki. Jo tādu meža daudzumu, no kura var uzcelt ērberģi ar kolonnām, ar dakstiņu jumtu, šis zemnieks no muižas nebija pircis. Un barons jau nepārdot arī. Ja nu vienīgi tas kristu ceļos un lūgtu. Revīzija, meitiņa, ir, ka tava mamma pēc kroga man kabatas pārbauda. Revīzija, meitiņa, ir, kad cilvēkam kaut ko pārbauda, vai ir kārtībā vai nav. Sveiks, Forta kungs! Liels pagodinājums. Sveiki, Rūdu! Pieturs ir. Labdien, kādērītim godavārds? Kārtībai jābūt. Nav ko likt uz atsešām. Muižs mežā pagājušo ziemu izveda 27 steikles. To darīja zinātājs. Ei, Kas tuvāk muižai? Kam saime lielāk? Kam zirgu vairāk? Sakrīt. Te nav 27 segals, te ir 5 ceļus vairāk, un te ir papīri.
kungi, un te ir plāns. Lielmās, tu dzirdi, mūs grib pataisīt par zagļiem. Ko tad tu savu māti par lielmāti sauc? Ak, kā gan citādi. Māte nekad nav veca, pat vecmāmiņa. Jo vairāk gadu, jo dižāka. Ko tu tur? Ķeisar divgalvaino ērgli ķēmo? Meitas kočums paziņot, ka tie ir Kreisi Latviju kumeliņi. Riksiem bērītes palaidu, pasaļām brukstalām, pasaļām brukstalām. Fakta kungs, paldies par padomu. Man ir vajadzīgs savs ģērbonis. Baronkungs, tam mužikam tie papīri ir kārtībā. Viss tos baļķis ir pirts no Abrama. Gnīde nopērk no mums un pārdod mužikam. Ko darīt? Saimniek, vai tad tev nav teikšana? Ko tu šie neprecēti dzīvo? Kauns no dievu un no ļaudis. Ko pa viņi nedzīvo? Šļūts pie šīs klētiņas. Nav tava daļa. Es par tavu godu, par mājas godu Tev stājos. pašai priekšmieru nedod. Kauns. Trīne cerēja, ka pēc Kārļa un Emīlijas kāzām saimnieks viņu vairāk ievēros. Kas vēl nebūs? Ak, tu nelabais! Tu man! Barons, brāt. Labdien, baronkungs! Lai jums laba veselība! Labdien, baronkungs! Labdien, baronkungs! Neviens nevarēja paredzēt, ka šis barona brauciens sagriezīs dzīve kājām gaisā. Hei, ka es tā varētu! Kā Rūdupam, Kā barons. tā Emīlija un arī Kārlītim. Kārli, re, kā mūsu saimnieks nemaz neklanījās. Jā? Ko tad viņš izries krūtis, sasīt papēžu, tā kā barons būtu ģenerālis? Nu, viņš tā nemaz nedomā. Ko tu izstiepas, tā kā ģenerāļu priekšā? Viņš sveicināja baronu kā savu līdzību. Kur tu vēl esi redzējis, ka zemnieks staigā pa lauku spožu zābakos? Jā, ar viņa naudu es ne to vien darītu. Ātram, nekādas šeit te nebūs. Sveiks! Simtas ģērbonis, Lielmār! Kas tas pa burtu? Kāpēc viens? Vajag divu? Keizeram Nikolājam viens būs. Un kronis? Būs atsevišķi, jā? Oi, lielmāt, kronī nevajag lielmāt. Tas tiks ar gubernātu, ar kancelēju. Vēl aizliegts. Rudēm, labāk zile roka nekā kaķis koka. Piemet ložbērlapas. 3. Brauc, kur gribi, es maksāšu. Rudi, nu ko padarīt? Nu, jaunība. Nu, it kā Rūdis to nezinātu. Ja tālāk puisis aizbāž meitējas krāgas mazu pelīti, tad tas ir tikpat kā serenāde zem logas pānietī. Tūlēs galvu norams. Kārli! Bet ja meiša puisi muša ved akšā pa dibenu, tad tā ir zīme, ka puča būs saldāka par medu. Un vai tā vecajam puikam Rūdim tā gribēšana mazāka dabūt no Emīlijas ar grābekli pa muguru? Cilvēks domā, bet
Peli dara. Emīlija! Emīlija! Tā taču tāda par kā Kārlim bija. Ak, trīnes grēki! Bet ko darīt? Varbūt saimnieks beidzot sapratīs šo maigo mājienu. Jaunībā puiši uz viņa kā traki bija. Bet viens bija pa vecu, tas pa jaunu, tas pa līgu, tas pa greizu, tas dumšs, tas pārlieku gudrs. Līdz beidzot visi kļuva akli, neviens strīdi vairs neredz. Liela mūža bombonziņa norīt. Ļoti klasās, kā tāda ālava. Es par Trīni. Tā kā tāds zem astes kāds palicis. Saimniek, nu nebaidies, ka es jaunāk par tevi. Kas draiskulis? Kārli! Čem mācies, kamēr es vēl dzīves? Stēlē! Viņš jau arī bija pulka jaunāk par savu vīru. Vai tas slikti? Dzīvojam. Paskat, kādu mantu sadzīvojām. Ērberģis kā baznīca. Visas pagast aptrēknes smārnos. Saimniekmeitas arī. Visas bagātību grib. Pošķi rozālī. Lūdziņi ils. Tā gan pavisam nabaga. Nu, te jau pat zirgiem jāsmējās. Kārlis greizsirdīgs. Saimnieks taču vienos gados ar Emīlijas tēvu. Ja tā vēl ne pie pilna prāta. Priekš kam tik liela ērberģi uzcēlis? Tukšs stāv. Nekas pienāks laiks. Viņa saimniekos te kopā ar Kārlīti. Anna griez sklandraušus uz pusēm. Būs vairāk. Vilmāra teica griez uz pusēm. Sauc uz kapiju. Vecais Marnaks, mana tētiņa gados. Pasēdieties pēdējā porcijā. Rīta kapija, lūgt un goda galā. Nē, kāzas nevajag, lai salauzām. Viss. Es kūstu. Kā tik salauzā? Jā, tu man tāds putrādas suņš. Putrādas. Jā, pārplīsīšu. Vajag. Citām nevarēs pastrādāt. Atklāt visu Dievu. Mami, vajadzīgi rubuļi. Lielmāte savu grāmatvedību glabāja aukliņā ap kaklu. Nav vērts jums tuvāk rādīt. Tik un tā neko nesapratīsiet. Rūdi, kas tev atkal galvā? Melnā kača zintniece apsvērēja, ka lielmātei pūķis naudu nesot. Un tas viņas kambarī paslēpts esot. Barons to zinot un uz rūdupiem zobu un zobenu trinot. Bet viņš neticēja ne dievam, ne vēlnam. Nē, kamēr es dzīve tikai... Tagad latviešiem pašiem savus kraikosus. Kādus savus, kad pār visu valda Krievu ķēzes un vācu barons. Māmi, reiz taču mēs būsim paši saimnieki savā zemē. Ai, to Dievs, tikai es to nepiedzīvošu. Vai man pietiktu ar vedekliņu un mazbērniņu? Nu, kas tad ir 60, kad tu piedzīvo tavam tēvam bija 43, un tas ir turpat blakus.
Kāpēc graudi slapti? Lai sadīkstāšanos, alum visspēks no miezīša dīkšanas. Emīlijas un kādi kāzām? Kas to teica? Trīna. Gribētu gan ko. Kārli! Ko tu izdarīji? Ak, tu nelabais! Pārdzīvo, ka saimnieki ģērboņi, ja? Rudolf! No? Re? Redzi? Ir? A? Kā kungs? Nu, neizjūt. Nu, ko tu runā, Rudolf? Jākā! Stur priekšu šur! Gluķīši paties! Nu, man ir skaidrs, kāpēc viņš tos divus zirgus piepirka klāt. Vecais brauks precībās. Pie pošķu rozālijas. Agnies, tev tik tas vien prātā. Ļoti labi. Pagaid, kas tas? Noguruntes un krāsas. Fieneris. Pinieris. Nē, fieneris. Pinieris. Nē. Nu, ko tu runā? Nē. Fineris. Nu, Abram, es saprotu, pinieris. ir nākotnes materiāls. Nu. Es saprotu. Saimniek, paklau. Latvieti pēc viņa kārtas šitādas lietas nepienākas. Latvijas nav kārtā. Latvijas ir fundaments pamatos. Kāda iekšē balss Kārlītim čukstē, ka laiks precēties, taču sakas likt kaklā. Ābrama zirgam auzas, Kas tad tas tāds? Tu taču gribēji braukt ar karietu? lai viņš pa pasauli daudzas, lai lupatas un sarus vāc. Ak, Latviju prātiņ, jau mājās nāk. Nesabruks tā būde. Nu, es teicu, meiteni. Dod man zirgam auzas. Tu dzirdi? Galvenais ir ritošā daļa. Sataisīsim un... Vilmot! Šitādam grapšim tu naudu tērē, ko? Nu. Un teici, ka zirgu gribu atpirkt. Labi, ka nejautāja, vai kaklumās gaidēliņi. Nu, āreči, gar sienu jautāšu. Nu, to atplēsiet un cūkā. Kāpēc, māmiņ? Nu, bērniņā, rūk cālus būs no pārdīguši ieceli. Sapratu, māmiņ. Man viņa ir māmiņa. Tev ir liela māte. Tā ir, ka pats nepaskatās, tā visai aiziet greizi. Saimniek, paskat, kas par krāsām. Pīlāču rūgtums, mežrozīšu mirdzums, paskat visi zemes toņi. Abram, Rudi. vajag kā kungam. Tas ir pilsētas drēbes. Emīlija, saka tu savu vārdu. Atstāsim veco punktu apsējumu. Es satrāklēšu un iztīrīšu, izberzīšu ar baltmaizi, vai ne? Tāpīt taču vajag. Saimniek, tautiskie toņi ir Rīgā tagad. Atdod mani deķi! Atdod tu, Utubunga, Urmeklis! Paskatieties! Tas ir manas kūras! Trīne kliedza, trīne brēca, trīnei sagas pazudušas, kodes kūrus Kārli, apcirtušas, samet cūkām pakaļ. rūpība lupatā. Kad paēdīs. Lūgtu. Nu, Gottfried, Gottfried! To Vaterland lūgt. Gottfried! Brauc, baronkungs, laimīgu ceļu. Bet vai diena būs tik laba? Mužnieks domā, bet zemnieks dara.
Pietiek. Nu, grenadieri. Mazais. Rīmē! Gatavs. Emīlija, pie lielmātes, komponiete. Dzirdi? Lai rukšiem putra nepiedeg, tev Trīne mājā jāpaliek. Trīne! Ai, rūdi, nejūtīgās sirds, vai maz zini, ka tavi zābaki no Trīnes asarām un negulētām naktīm mirdz. Jo Trīne centās, pie malnās kačas gāja, mīlas drapes rūdim putrā pilināja, sevi apcirpa, kur kača lika, un vilnu viņam krācot, zem nāsim kūpināja. Bet nekā, tik vēja ziedi vien. Bet rībiet mungas, skaniet taures. Kaklu mazgāji. Dziediet eņģeļu kori, jo tā diena ir klāt. Lielmāt, dod rociņu kompanionī. Dodiet lielmāt roku. Kas tā tāda? Kavēja lielmātai laiku. Lasi grāmatiņu zeju. Zeju es taču. Ej, kur kalpam pieklājās. Saimniek, dzejnieks nekad nestāvēs sulaiņģi. O, tas man patīk apiekšā. Barons Gils! Saimniek, paskaties iekšā, mēs tur esam! Mēs viņu panāksim, saimniek! Kompanionu! Vēlētais barons! Explantatos! Garam ir? Taisi ciet, lieti nekaiti. Māmiņa tagad redzētu. Tētis tagad redzētu. Nu, ko tik prastas aizkarsties? Krustmāt redzētu. Tam porīt smokā. Tādas redzēja ekspresija. Rīga Berlīna. Ekstrasīva. Ekspresīva. Kas tas tāds? Vilciens ļoti ātrs. Ātrāks kā karīte. Kā bulta. Oi, ka es gribētu. Vai dieniņ! Te jau nav laika priecāties par braucienu. Tikko piebraukšu pie baznīcas, lai es nost un atver man durvis. Gubernators! Kāda laime mūsu pagastam. Tu dzirdi? Labdien! Kur klānies vargad veiseli? Atver saimniekam. Atlikt! Atpakaļ! Dūlais ej otrā pusē tur, kur... Rūdups! Sveicināti, baronkungs! Labrīt, baronkungs. Kas tā par maskarādu? Kas tā par karieti? Priekš kam zemniekam karieti? Braukšu uz Rīgu. Labdien, barona. Uz mūžu pie jums, lai kārtotu lietišķus darījumus. Labdien, barona kungs. Labdien. Tā taču mana vecā karieti. Nezinu, varbūt. Bet tā ir apšūta ar pinieri, ar Latvijas pinieri. No tā mūsu bērni nākotnē būvēs gaisa kuģus, ar kuriem pāri Atlantijai dosies uz Ameriku. Es esmu spiest piesāls, jāsagrana. Svētdienas dienā? Dabūs vienreiz. Saimnieks tev pat pakaļ neskatās. Dikti man viņš vajadzīgs, tas vecais āsis. Viņš man par vecu. Raugi, mana draudze, cik skumīgs ir mūsu labdara varona vaiks. Jo lepnības gars jūs sāk nomākt. Vai Ēlijas svētais vīrs debesīs šetrjūgā brauca? Es jums vaicāju, vai divjūgā? Nē,
Viņš brauca vienkāršos ratos, vienā zirdziņā iejūgtos. Un nāvis grēks ir lepnība, mīļie bērni. Katrai lietai ir savs laiks un sava vieta uz šīs zemītes. Mācītājs zināja, ka pravietis Ēlija uzbrauca debesīs ar ugunszirgiem, taču barons bija licis šo lietu pārskatīt pagasta interešu labad. Nu, labi, Pēter, bet parādi man svētajos rakstos vietu, vienalga vecajā jaunajā derībā, kur Dievs aizliedz zemniekam braukt ar karieru. Ir tāda vieta? Nu, parādi, un es šos radu sacitīšu gabalos baznīcas priekšā. Viņa mīļākā vieta svētajos rakstos bija gadījums ar Pēteri, kad tas vilka tīkla zivīm. Nācis zvejosim ļaužu dvēseles, tam tika teikts. Redz, tieši par karieti nav, bet es svētajos rakstos te varētu parādīt vietu par lepnību, par šo nāvīgo grēku Rūdi. Tam Pēterim bija vieglāk. Bet par karieti? Jo raksti vēl nebija nodrukāti. Te būs jaunam baznīcas jumtam. Rūdi, mans bērndien draugs, nu kāpēc tu gribi būt pārāks par baronu? Tāpēc, ka barons ir gudrāks par mums bauriem. Viņš ir mācījies augstās skolās, un mums ir jāmācās no labiem paraugiem. Jā, jāmācās. Saimnieks teica, ka robežnīcā nav ko vīst. Bet es domāju, saimniekas pat. Ar rokām. Tas ir zelts, Emīlija. Ločānās es sēdies. Ko? Tev rāgi aug. Jā! Es domāju, ka muižai šo to vajag mācīties arī no mums. Man prieks, ka tu tā domā, Emīlija. Čapulīt, nāc! Piedod, Trīnīt, šodien bez manis. Nāc! Pakodīsimies tīrumā! Nemētā mantu! Sveiki, Rūdupiet! Saimniekam no barona. Lasi, kas tur ir. Tas saimniekam. Saimniek! Rūdi! Sveiki, kaimiņi! Izlasi. Kas? No barona. Sirgs neklausa. Lauks pats. Nu. Kas tur ir, Emīlija? Sveiki, abi. Humānismu negaidi. Veltīga šī cerība. Labāk ielūdz Latviju dēklu, lai tās svētī tavu sēklu. Nu, saimnieki, nekā laba, vai ne? Pamatojoties uz punktu HHI. Zemniekiem braukt ar karieti aizliegts. Priekšā varas mūri celti. Laiks ir Latvijam muižas graut. Baronus kā pilku šaut. No! Sveika, rādiņš, man te uzvedīs. Uguni. Iesali nepiededzinīt. Citādi es tev tādu Robin Hoodu parādīšu. Tā palīgā man Nu, tikai taisnīgslām. Man Rūdupkung. Sveiki, zemīt. Rūdup! Bet tev tā kurāža ar karietašu bargu naudu izmaksāja. Tā ir? Tev taču 5 zirgi bija 2 piepirkt karietē. Tā ir? Viss vējā. Rūdup, mieru, mēs tulīt. Un tā pati kariete? Visa naudiņa vējā. Kam to tagad vairs pārdosi? Nesaki pirms laika gop. Grāvēja kritīsi. Nav tādu likuma, ko nevarētu apiet ar likumu. Tad tas likums tev būs jāved ļoti tālu, līdz pat ķeizaram Pēterpilī. Nu, bildē, citādi Mars ērzelis tev būdu aiznesīs. Rūdup, man arī kurāža. Tu plātījies ar karieti, bet mans puika Ainaži jūrskolu pabeidza un tagad uz Antverpeni par kapteiņa palīgu. Tātā? No? Brauciet Latviju jūriņām, krājiet zeltu pūriņām. Sveiki visapkārt! Meklē karietei pircēju! No pārdod man! Žibovskij! Ko tad tu pirks? Žuba bārku! Iepazīsties? Pan Paļamožnieks Žibovskij.
Latviešu brīvais saimnieks Rūdups. Kungi, lūdzu. Smiesas tas, kas smiesas pēdējais. Uz kurieni, Rūdi? Rūdi, uz kurieni? Ja barona pie smalkas, māmiņa. Kārli? Neaizmirst saimniekam durvis atvērt. Nebaidies. Ai, Rūdi, Rūdi, būs Rūdi. Labdien, baronkungs! Durvis! Baronkungs, esiet sveiks! Atbrauc parunāties par valks lietām jūsu mežā. Mīļais zemnieciņ, tu nesaņēmi manu rīkojumu. Tu gribi šmuces? Kārli? Ankšibavski, lūdzu! Porsuņi! Sveicināti! Man ir tas gods. Lakas esam pazīstami. Poļumuļnieks Kažimir Gžibavski. Un man ir tādas pašas tiešības kā jums. Rudupkungs savu karietu ir uztušies man. Nu, mēs esam kampaņoni, un te būs pilnvarā. Soņu šurp! Šurp! Dvorņik! Nelaidiet vaļā! Škoda. Nopērt baznīcas priekšā. Barons jau gribēja dot pavēli faktam, bet atcerējās, ka Rudupam nav nekādu parādu. Viņš ir brīvais zemnieks. Nekas, nāks laiks, nāks padoms, lai justos neatkarīgs, jābūt ļoti bagātam. Rūdi, nu. Emī, brandavīnu dzēru. Ko barons? Jūti? Un saimnieks ko? Nu, ko saimnieks? Iekrāva? Barona pausi. Beidz. Nu, protams, ka nē. Es pajokoju. Cepuri ar viņam nepiekakāja. Nu, Kārli, stāst, kā bija. Ko tad tas saimnieks tā interesē? Saimnieks. Ko tad tas saimnieks? Ko tad tas saimnieks? Ko tad tas saimnieks? Emi. Kārli, beidz. Nu, ja tu tā gribi zināt, viņš izmaksāja Gžibovskim un 2 pļundurus izmeta kā pelovais. Es gaidīju pie zirgiem. Saimnieks lika man iznest brandavīnu. Gandrīz izcēlās kautiņš. Tu varētu? Saimnieks? Vai man aizstāvēt varētu? Ieblīstam otram tā, ka tas gar zemi. Jā. Tu šaubies? Nē. Emīlija, tev tupels sauras. Te būs jaunas putīga. Man? Saimniek. Kārli! Es šiem pakaļ jāmāk. Tu traks vai? Es pie Ābram paģēru. Ko tu dari? Tak trīnē
trīnē noderēs. Ak, trīnē noderēs. Salabo. Kā ubacei. Viss, kas vecs, no uguns izrauc ārā un liedos karstas uz mugurā tās kurpes. Lai es pa karstām oglēm Saimniek, tās dancoju, tik jā. launas, paldies. Saimnieku akusēs. Viņa tak nav tā. Grib tā mums tiem cilvēkiem iet par to pasaukt. Tās jaunās un smukās tik gorās un Trīne! Aizveries! Kaut kas tā kā šņauc. Brauj man ciet. Bet ja par Rīgu, rīt svētdiena. Kaut tas kurla, kaut tas nekā Kārlī, būs kučieris, dod ziņu Gžibolskim. Ja pāvas verbelē, tad mūzām ķapusē. Bet, ja par to Rīgu nopietni, tad man vajadzētu braukt līdzi. Es esmu sarakstījis savā mazajā piezīmu grāmatiņā savus jaukākos ceļojumus. Man vajadzētu tikt uz Latviešu piedrības namu, atdot šo garā mantu. Labi, es aizvedīšu, bet tu vari atpūsties. Nē, saimniek, tur jau vajadzīga personīga norāde. Rūdums izbrauca sliktā omā, jo nevar arī atrast cepuri jauno, kur tā saniknoja baronu. Toties blakus bija Emīlija. Kārlīti mīksta sirds. Emīlija nevar viņu pierunāt veco noķiktēt. Kārlītis melns kā zeme. Groži rokā, bet skatās uz šķūņa siju. Nebūtu iegājusi, nu dien būtu pakāries. Maz, es to baronu cepuriem et plīdī. Kārlis trenca zirgu stāv, lai krustavam tik vien prieka, ka finiera kaste neizjūt. Piedurci zābakus Rīgā. Un kur tev sasprauda lakatiņam? Apkārt smarža, brīnišķīgi. O, Vilmos nepāk Gžibovski. Atdod parādus. To man palika parāda Gžibovski. Par dzīvošanu, par uzturu. Vai, Kārli, kas tie par lidoniešiem? Bērniem. Spēlēties. Kā tu domā, dārgi? Nē, nav dārgi. Nē, nav dārgi. Es nopirkšu, cik varēs panest. Iepazīsties. Dzień dobry. Neuzvedies tā lauciņu. Сахар мороженое, Тори. По-латвийски сaldējums. Kas ir? Zobu sāls. Lai ko tik liels kumosis. Vajag izbaudīt. Taču, kungs, tur ir Pat. paču. Atvainojiet, jūs nezināt, kur var nopirkt baloniņus? Ich verstehe sie nicht. Danke. Paskaties, viņi Rīgā ēd zaļas ogas. Re, kur tā ar to? Kā skaties? Re, kur saules sargs, tas ir kā baronesei. Atvainojiet, kundze. Tu tāds gribētu? Ko tu tur tā dies? Ir govība aplokā? Pagaidiet mani tepat, es tūlīt būšu atpakaļ. Pēc ziepēm. Nu šeit? Ko tev nopirkt? Neko. Naudiņu glabāsim. Mīļo ēdņi, ne jau katru dienu uz Rīgu brauc. Uzmanību, smaidām un... Lūdzu, būs kā baronis. Paldies, saimniek. Paldies no visas sirds.
skaista pilsēta Džimfulvarā. Tu tur it kā zirgu. Ar vienu roku. Rīgā dzīvo skaistas veičas. Dāmas un kungi, uzmanību! Kungi! Jūs man plats savojat! Kārli! Kas maksās? Tālūk, latvieši, būtu es braucu saimniekam līdz uz Rīgu, viņš būtu nonācis Latviju tautas kronikā, bet tagad krimināla ziņās. Jā, saimniek? Laidies zemē no mākoņiem. Klausos, saimniek. Tu, karai savu dīķi pederēji. Drīz kroņi kritīs, pilis bruks. Anču! Kā tu pils? Naktī, gubenī, teikšu. Un pagāja kāds laiks, ne garš, ne īs. Ja nauda var nopirkt koka kāju ar pederēm. Lēkāt un dancot varot labāk ar paškāju. Aha. Ar naudu var visu. Peterburgā ķēzaramais domnieks esot ar koka galvu. Joks. Nav joks. Slepenā Krievu grāmatā rakstīts. Aņš stāstīja, kas ar koka galvu tikai vienu vārdu visu laiku kliedzas. Nepoterplu. Uz kurien ir nedošu vai neļaušu vai nedrīkst? Ko tas viņš domā? Vagoņi taures. Emīlija! Un kuģis sirēnas kauds. Dod man. Tur pilsētas dzīve. Tur jāuzmanās daudz. Nu, nesanāks laimīgi arī tev. Tur pārnas skaitīsi. Tad zini ar kruķi, kad rīkājas. Jānis! Aizver muti! Nu, es zini. Ja es būtu braucis, tā nenotiktu. Emīlīt, viņš jau tev gauži nedara. Es viņas sirdsāpē pat dzējas balzāmu sastādīju. Cik ļoti esi skumīga, daudz štucerītis tālumā. Par to tev sirds ir sērīga un vaimanā. Jā. Emīlija, kas ar to grāmatu? Tādam kroplim kā man nekad nebūs savas mājas, negaida mani. Dzīvo laimīgi. Kā tā var pateikt? Dzīvo laimīgi. Vilciens rīt 10. Kā tā? Neraudi. Ne uz kādu Pēterpilu viņš nebrauks. Paspēsim? Anč! Jā, saimniek! Jāiet pie Palņa Žibauska. Rīt braucam uz Rīgu. Ko ar karieti? Jā. O, tad es varu kučierēt. Man zejas pegas gatavs lidot. Citā reizē. Paldies, saimniek, tikai nevajag ar karieti. Atkal citā reizē. Bet priekš kam tad es to pirku? Lielmāt, dzirdi, man ir rokraksti dar. Starp mums runājot braukt ar karieti, Rudupam vajadzēja tikai tāpēc, lai nezaudētu kurāžu. Gan barona, gan pagastācijas. Ko tas nozīmē? Tālāk ceļš ved gar muišu. Pa muižas ceļu braukt aizliegts. Tas ir jauns barona rīkojums. Panu Gžibovskis jau vietā. Redzams, barons viņam pamatīgi sarievis. Jo lielākais dzīves prieks, protams, ir brandavīna glāzes, ir iespēja iekraut baronam aubē. Bet šis pat graķīti nedrīkst. Barons nopērs. Tā raud tev valns ar visu baronu. Ejam. Draugs, man liels Tas ir lūgums. milzīgs līkums, vismaz 50 verstis. Rūtu, kas vēl nebūs? Es ir poļu šļahtiķis. Tu par labu maksu nevar notēlot kučēru un aizmirst, ka tu esi polis un vēl pie tam šļaktiķis.
Matka Boska! Rīgā Emīlija cerēja satikt Kārli, pārliecināta, ka nepametīs, un turēsies kopā. Kam man tie baloni bija vajadzīgi? Tā bija mana vaina. Bet tā man vajadzēja. Ko tad? Jūs taču cerējāties. Nu, it kā jūs nezināt. Kāds tik nevalodas trīni palaid, ka jūs nāvgaidam dzīvojat vesels. Kārlis uz pilsētu sauc. Kā dāmant iemācītos. Viņam uz mašīnām prāts. Es negribēju. Kāpēc? Nu, tur tā gaisa nav. Jā, man bez tevis ar kā bez gaisa. Nu, Bols vienu norādu. Viņas pie tevis ir pieradušas. Tādas rānas, mierīgas. Pasarg Dievs tagad nomainīt. Slaucēju. Kopēju. Nu jā, tieši par to es padomāju. Zini, Zīmeļai acis. Tur tāda mīlība, tāda gudrība. Jā. Brīnos. Kļūst kā cilvēki. Tu zini, kad Maks skatās uz mani, man liekas, ka pretī stāv Sidorovs. Uz 4 kājām. Zini, liekas, ka Zīmeļai vecmāmiņas acis. Jocīgi paliek. Ja nu Zīmeļai vecmāmiņas dvēselīti uz laiku. Jā, nu. Sidorova dvēseli Maksa ielidojas. Aiz to tu viņu tā saudzē. Labs cilvēks bija. Alzas maisās un sēdekļi. Bet, ka atradies. Par sienu es samaksāšu. Gan paspēsim. Kungs, Rūdu, nu kāda runa? Rūdu kungs! Labi, līdz vakaram. Červi trumpis. Divas kartas. Живо! Эй, Сеньор, почекай! Rūdu kungs! Ai, mamma mia! Senior, atkal esmu pliks un nabaks. Jāmirst bad. Laiks. Tu laikam būs atdevis Gavrilam parādu. Kā tad? Merci. Gazetas, caitungi. Latvieši ir. Saimniek, kur tagad? Brauksim ar važoni. Kāpēc, lai mācītos par skroderi, jābrauc uz Pēterpili? Saimniek, tas ir pāri Daugavai. Vai tad Rīgas meistari sliktāk, domā Emīlija? Bet notika, kā paģērtauts paruna. Skrien kā vējš, atduras kā mietis. Jaunais latviešu teātris. Rīgas latviešu biedrība. Te pulcējās tie, kas apzinājās sevi kā nāciju, līdzvērtīgu citām, un kas savā pārticībā jau kļuvuši bagātāki par vakarējiem kungiem. Te Latvijas nākotnes zieds. Viņi vēl jauni, spēka pilni, bet pēc gadiem par viņiem runās vēsture. Skolnieki kals galvā viņu dzējoļus, teātri izrādīs lugas, un par viņu dzīvi un mīlestību rakstīs disertācijas, romānus un uzņems filmas. Palikt nevarēšu. Žēl, Janīka. Piedodiet, man jācīnās ar cenzūru. Vai, ko es redzu? Pats Rūdupa kungs! Sveiki, runas vīri! Vai tad drīkst tagad Rūdupa kungs jūs sveikt vīra kārtā? Kas te vēl nebūs? Nu, mēs
atbraucam apciemot viņas draugu slimnīcā. Bet izrādījās, viņš jau ir izrakstījies un aizbraucis Pēterburgu. Nu, tad tādēļ jaunkundzei tik drūms tas svaigs. Tas svaigs ir mans, un tas drūmums arī mans. Piedodiet, jaunkunds, piedodiet, bet man ir patiesas prieks, un es varētu vajag visai Rīgai. Skatieties, arī turīgi vīri no zemēm grib mums piebiedroties. Lūdzu! Rūdis, sveicināti. Man gods, kundze, man prieks. Drošāk, Rūdupa kungs. Jāņik ļausti zemē sētu, pielu graudu veselu, kas kā izskaitītasētu, zelta kviešu krājumu, zelta kviešu krājumu. Saimniek, nāc šur! Visu parādu samaksā! Ļaužu pieliņas, augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki veseli. Uzdziedāsim, augstu laimi Latvijai, augstu laimi Latvijai. Kur mana kariete? Kur kariete? O, kungs Rūdu! Pants Žibovski nospēlē kārtu! Kur viņš ir? Lai es to zinu! Saku, viņš vinnē, tad paspēlē visu. Un kareti ar. Rādīja grāmatu, ka tā pieder viņam. Kā var neticēt saimniekam? Es esmu saimnieks. Nu kā tu to pieradisi? Tu esi zemnieks. Tas groziņu atstāja. Viņš ļaktiņš. Спасибо. Ой, да пропадет он, говорил мне, твоя буйна голова. Nu tad teikšu tev visu patiesību. Es biju kā rakstpēcējs. Te jau zirgam jāsmējās. Tu tāda veča sieva. Tu ko nesmējies? Un to karietes tev gādāja, lai tu varētu braukt kā lielmāte. Bet tikai dzīvi sabojā. Tev, Kārli, sev. Un tā man arī vajag. Un tagad smiesies viss pagasts, lai smējas. Smējies arī tu. Zini viņa, pats Žibovskis, tā mūžīka kārne, Kas tur ir? Žibovskis kārtīs nospēlēja karieti. Mēs esam gatavi. Jā, protams. Meguli?
Cik ilgi var krusēt? Emīlija, paskaties, kā mēs zirgus no turkiem slēpām. Labi, Lūders. Cēlies, iemācīšu. Nav nemaz grūti. Saimniek. Pagaidi vēlāk. No turku gūsta izmuka. Zeltu, ko kalnu straumi ar visu tilti aiznesa, ka brīnums kā pats dzīves palika. Viņš atguva ar kaudzi. Bet kā atgūt bijušo kurāžu? Ak, Dievs, drīz lielmāte modīsies. Ko nu? Uz ganībām? Palīdz uzkāpt. Cik tu biedrības mājā atstāji naudu? Ziedojums zemes lietu komisijai. Tu redzēji ar kādu cīņu par mani? Un bufetē? No, studentes Latvija nākotne. Mums turīgiem jāatbalsta. Nu labi, Rūdi, es esmu ar mieru. Jā, zirgus ganībās. Būt tava sieva. Atkārto. Es esmu ar mieru būt tava sieva. Nekas. Pavadīšos. Būs mani kariete. Un tu par mani neģirgāsies. Zābaks tiek daudz palīgā. Laikam jau nomodā. Paņem saimnieku zābaksu. Dzirdi, ko te saka saimniece? Saimniece? O, jā, ka saimniece. Nu, lielmāte bija droša, kas sagaidīs mantnieku un varēs pat paauklēt. Viņas Jānim bija 40, Rūdim 60, un kas pa to? Turpat blakus vien ir. Ziņa, ka Rūdums prec vairāk kā 30 gadus jaunāku kalponi, bija kā nokaitāts akmens, kas iesala brāgai liek burbuļot, lai alum krāsa no dedzinātiem rudzu miltiem kļūtu tumši medaina un gadījums ar karieti nobala kā nebijis. Jūsu augstībā daru jums zināmu, ka esmu sadarinājies ar jaunavu Emīlijas notīm. Saimniek, vajadzētu tomēr ar dzejnieka vārdiem. Es ar vidu 2 gulbji, kaklus kopā salikuši, vienu sirdi izveidojuši. Raksti, ko tev liek. Mūsu kāzas notiks nākošā mēneša 21. dienā. Jūs tiekat pazemīgi lūgts, atlikt. Jūs tiekat ļoti laipni aicināts pagodināt mūs ar savu klātbūtni.
Jā. Izlasi mīļā. Un gatavo kāzu tērpu. Jā. Aiznes Rūdupam kā pateicību par brīdinājumu. Un pasūdi, es esmu humanists. Tēvu laikos Bauruspilī nelaida. Un apņēmības pilns barons ķērās pie ziņojuma rakstīšanas Langtāgam par mužniecības privilēģiju stiprināšanu. Ir pēdējais laiks, jo te draud briesmas visai impērijai. Bet lielmāte par to maza bēda, jo Lapsalas ir stiprāks par visiem ķeizariem, Langtāgiem un baroniem. Un kopš senseniem laikiem tas ir bijis sieviešu darbs, tikums un lepnums. Būs zirgs pērēts pa degunu. Uz tavu atbildību, lielmāte. Reisādam. Kur kraut? Nesiet uz dīķi. Un zariņš nenolaužas, lai mēs zariņš nenolaužas. O, moins Abram. Dari tā, lai barons redz. Lai plīst no skaudības. Lai viss pagasts redz, ko Rūdups var atļauties. Saprati, Joske? Rūdupskums, esi mier. Viss pagasts redz, kā tev lielāk krašņam kā baro. Klausies tā. Tas esmu es. Skaubeļev galvu man vēlāk pielika. Tu ģenerālis? Kur te vārda? Domāju, ģenerālis sēdēs ir kamēr mākslinieks viņu mālējis. Un tas arī esmu es. Beigts? Jā. Kā tu dzīvs paliki? Brīnums. Tas ir Rudolf Rūdup. Dieva un cilvēku priekšā. Vai tu apsoli viņu nekad neatstāt? Nez no viņa šķirties, kamēr pats Dievs kungs jūs šķirs laicīgā dzīvē. Atbildis sacīdams jā. Tieši tā? Saki jā. Jā. Emīlijas Notiņa, vai tu no laba prāta un no sirds savu līgavaini Rudolfu Rūdupu gribi pieņemt par savu kristīgu laulātu draugu? Mācītāja teiktais Emīlija lido gar ausīm. Ir ticējums. Ja sakot jā vārdu uzmīsi vīram uz kājām, ģimenes dzīvē būsi noteicējā. Jā. Arī Rūdups to zināja. Bet lai saimnieko. Paldies, kungi un dāmas. Lūdzu, sēdieties. Dārgie viesi, man ir pagodinājis barona liels kungs. Ar dāvanu. Te tā ir. Viena kapeicīna.
Lazeķi, mamma. Kas kapeiku netaupi Bet pie mēs, rubļa netiek. latviešu zemnieki, varēsim aizvien vairāk un vairāk. Un mēs dzīvosim kā kungi. Mēs ēdīsim pat aizrobežu augļus. Trīnē! No jūsu mutes dieva ausīm, Rudopkungs! Rekur! Mērkaģi desa. Anniņ! Anniņ, sienā ļaudis pagalmā! Lai ilgi runā! Saimniek, mums viss ir gatavs, mēs varam sākt, ja? Paldies! Mūzika! Maršu! Mīķel, Anna! Sekojiet man! Sekojiet man! Ko var redzēt Eiropas lielākajās pilsētās? Českē! Sūti sveicienu baronam! Ak, Dievs, kur gan griežas pasaule? Ko vādis Latviju bauris? Kur tava pieticība, pieklājība un kautrība, kas Dievam tik tīkama bija? Uz savām studentu istabiņas durvīm tērbetā viņš uzrakstīja Krišjānis Valdemārs Latvis. Kalma dzejnieks, jo vilonēšana! Ai, rudi, cik sivēnu tu uzstāvi gaisā. Sivēnu. Sivēnu. Par brīnumu visiem viņi kļuva saticīgs un skaists pāris. Labklājība auga. Rudis vairs negribēja sacensties ar baronu, jo viņa bagātība rādīja graudu vezumi, ko puiši veda uz Rīgas ostu. Emīlieša tad mīlē noda, uzpūž ziloni. Tu ilgi vēl klusēsi. Nu, saki kaut ko. Emīlē, ar tevi vīrs runā. Rūdis dusmas izgāza uz Emīlijas puķu dobi, kas bija Rudupiets lepnums. Runā, ka jaunībā viņš varējis pretinieku pāršķelt pušu līdz sadliem. Un tad mamais strīds beidzās ar izlīgumu, dārza zaļo jaunu spēku, un Rudups, tikpat nekļūdīgi kā meklējot ādri jaunākai, sajūta, ka jāiet kopsolī ar laikmetu. No skaidras akas padzeros un tavos vārdos ieklausos. Labi. Emīlija, vai drīz? Ai, prom! Rudi, ko tu ar mani izdarīji? Nu, būs. Nemirsti ne tik pirmā, ne pēdējā, ar visam tā notiek. Ej, dēliņ, klītiņā, ej!
Iedzer kādu trapīti. Bļauj, kliedz, visas bļauj. Andriju, naču. Jāsaka. Nāc lausties. Ko tu preitojies? Celies augšā. Hei! Nu, Andrijā! Andrijam, turies! Ņem spēku kalnos no zemes māmaliņas, no savas kārtas lepnuma! Man tās piedzima. Kā domā, cik man gadi? 30, saimniek. Neliekuļo. 61. Pagājuši gadu bija. Tīrs kā ozols spēka gados, pašai laimes mātei rados. Apsveic, Skats uz saimniek. nākotni tam spožs, Te es varu zemē braukt, ko? mantinieks ir drošs. Man jau sirds tik laba, tik laba. Vaidieniņ, vaidieniņ, 60 gadu rūdi, kad tu te gulēji. Trīne, izplaucē labi tīri mazdēliņam. Ārā, Un līdzi šūpulītim arī. Saimniek, kur tad tā līkste ir? Saimniek, šitas būs labs. Anģ! Ieva neder. Kāpēc neder? Līkstei vajag bērza vai Eglis? lazdas. Kas manim kaitēja putiņam būt? Brīvnokungiem dziesmiņu radīt. Atkal te varam zemoties par savu naudu. Kārtība. Jo mūžas īpašumos medīt, ogot, sēņot un cirst kokus aizliegts. Ūdī! Apsveicu ar martinieku! Abram, uzmani, cik es par šūpuļu līksti samaksāju baronam. Saimniekdēlam, ratiņu vajag. Lai paaug, taisīšu. Cik labi saglabājies, kā jauns. Kas ir lielma? Lielma? Kas noticis, Lielmā? Beidzot, es pa īstam esmu lielmāte. Nu varu Lielmāte. nomirt mierīgi. Skaisti. Šito laimīti. Mīļo dieviņ, paldies tev, paldies. Sveiki visapkārt! Sveiks, Rudolf! Rudolf kungs, apsveicu! Groziniek, vai te franču vīns? Madeira ir? Madeira, Portugāla. Portugāļa ar darēs. Pan Grzybowski? Co? O, wielmożny pan! Grzybowski, no pakaj! Matka Boska! Sylwia goni! Marsz naprawdę i tam ko świniapy.
Jānis Šikovski, nu kāpēc tā jābūt? Puišīs saņemiet. Pan Rudolf, es dodu šļaktiša godavārds, es samaksāšu parādu par to karietu. Šļaktiša godavārds. Tikai jāpagaida, kad nomirs mans nākamais ielas tievs. Nu, viņam jau 60 un viņam drīz jāmirs. 60? Jā. Un jāmirs? Jā. Nesagaidīsi. Dievs ar viņu laimi dzīvo. Un lai viņa veselība tāpat kā man. Viena aršana viņam. Kaņeku var? Kaņeku. Un Aršana ne. Tevis esmu no sirds pateicīgs. Par ko? Par savu laimi. Man taču piedzima dēlu. Es tur ni pri čom. Tas tik trūka. Merci. Kabasa. Danke. Dziękuję bardzo. Rudolf. Labi, parādiet man vietu svētajos rakstos, kur teikts, ka bērnu nedrīkst ievest baznīcā ratīļos. Ir rakstīts, kur Jēzus rokārm ienes templī, kur viņu sveitīja vecais Simjons. Tas bija Nācerets galdnieka dēls, bet manējais ir latviešu lielguru Rūdī, tā ir tava lepnība. Papiņ, stāv rakstīts, jūs bērniņi nāciet un nevis brauciet, vai ne mācītāji, vai ne mīļais? Nesiet. Jā, jūs bērniņi nāciet ar priecīgu. Krustmāc. Rudi! Tu dumpojas ar tiem lepnības pārņemtiem Rīgas latviešu biedrībā. Bet mēs gribam būt apgaismota tauta. Tāpat kā francūži, englieši, vācieši. Ko mums tas dos? Tikai postu dzirdi. Paklausi, es tev to saku kā bērnu dienu draugs. Barons lika brīdināt. Pretējā gadījumā pacelšot renti par... Advokāts Bergs teica, ka Tu renti... esi dumpinieks, sociālists. Pēter, kāds sens mūsu kopējs draugs? Vienam zvejniekam teica, met tīklus malā un nāc zvejot ļaužu dvēseles. Kā tā es nesapratu? Zinu, ko viņš tev teiktu. Pēter, paliec pie zivīm. Projām no šejienes! Dumpinieks! Ateists! Bezdievis! Un atkal pagāja daži gadi. Lielmāte jau paradīzē, tekalēja pakaļ dieviņam, tincinādama par dēla laimīti, bet Rūdis spītīgi turpina iesākto. Un tur mums būs lapene ar akmens dārzu. Jā, muižas dārznieks man parādīja un pastāstīja, kā to veidot. Nāciet, piesēdiet. Ļoti laipni. Trinītu kafiju. Jā. Jūs mācēsiet, ja? Jā, paldies. Rūdī, Dāvī, Davīdī, Davīdī. Tev bija taisnība, bet vēlāk. Kā vienmēr. Tūlītē būs kāda ociņa. Nāc šeit, te. Pagaid. Te tu vari. Apsēdies. Te tu vari likt kauliņus. Mans grāvs ietek muižas ezerā. Krasti ir man, zeme mana. Bet ūdens. Papiņu, ūdens dievam. Jāsmējās. Tik jābrīnās, ka par gaisu no rente jāmaksā. Rudolf, smaidi šai mīļajai Dieva pasaulē, jo nekas nav mūžīgs. Ne bēdas, ne prieki, un kur nu vēl cilvēks. Un notika kaut kas tāds, kas pārbiedēja visu pagastu. Rūdu! Galums ieraudzīja zemi. Rūdu nesaprot, kas ar man notiek. Sveiks, mācītāji! Glām! Nu kā tad tev tā gadījās? Nesaprotu, es tikko pamodos. Tikai mieru! Paldies tev, kungs, ka tu man paglābi. Paldies! Tad tev manu palīdzību vairs nevajag? Ko tu, Rūdi, ko tu? Pats Dievs man tevi sūtīja. Pats Dievs pašu krietnāko apkaimnes cilvēku. Šis būtu naudu prasījis. Zini, kā tagad cilvēki? Pamodos, domāju, ka sapnī, bet saules diktējas gribas.
Ej uz pakaļpusi. Ej, ej. Sātana darbs. Es no kanceles lādēju ateistus dompiniekus. Rūdi, vai tev brandavīns ir? Ko? Brandavīns. Nē, nav, Pēter. Šeit tev. Paldies. Un tu? Es kā vecs karavīrs. Nebūs sūdi. Sēdies iekšā. Ak, Dievs, Rūdi, mīļais, un tu tādā augstumā slapš brauc visu to lielo līkumu. Uz mājām. Ilzīt nestagu. Gaida jauna sieviņa. Paldies. O, kā derēja. Un tad, mācītājs man lika viņu pagodīt un nodot jūsu rociņās. Saimniek. Sākumā mācītājiem likās, ka pats nelabais viņa aiznesis uz ezera vidu. Bet pagaidiet, tiek vienkārši tā lieta nav. Nu nekas. Ne tādi vien noziegumi ar laiku uzpeld augšā. Gan Dievs atklās tā bezdievģa vārdu, kas ieraudzīs, ka mācītājs iemizis, atāķēja un palaid ūdeņos viņa zvejas būdiņu. Paldies. Nu es jau stāstīju. Mācītājs jau gribēja viņu paturēt, bet viņš nīk uz mājām. Mājās gaida jauna sieviņa. Svētais pa jūru gāja, ūdenī negrima kāja, melnā liga projām slāja, un uz balta tava māja. Svētais pa jūru gāja. Es tev jā. Dāju. Pārsēdē. Augstība. Tūlīt. Lai sauc manis, pešķīļaudis, lai sauc mana līga Palīdzi, kungs. Es biju ļoti laimīgs kopā ar tevi. Es tevi tā mīlēju. Dāvidi neaizmirsti. Jūs augstībā. Gulu, man sapnī rāda.
nav. Spēku mitrīs atradies. Dod nākošo. Andriju, par eglītēm papīru no muižas paņēmi? Nē, mācītājs samaksāja. O, tāds draugs. Nu, nesmejies. Viņš jau vairāk no barona atkarīgs nekā mēs. No biedrības. Ai, nepaspēj pārģērties. Noslauk viņam muti. Andriju, muižā nedzirdēja vai tie zopciķi, kas mācītāju ezerā ievilka, noķerti? Mērī, neķemmēts. Kā bez saimnieka? Trīne! Sveika! Sveiks, Kārlīti! Bagāts būsi, nepazinu! Kārli! Miķeliena! Miķeliena! Kārli! Leķa krova! Nu, došu. Pašas pēdējās! Nu, vai dieviņ? Nu, tas viņam patiks. Tu neesi mainījusies. Par tevi gan to nevarētu teikt. Nu, labi, ejam pie viņa. Nu, sveiks, krustā. Piedod, ka nepaspēju parādu atdot. Kādu parādu? Viņš man naudu uz Pēterpils sūtīja. Apmaksāja mācības pie skrodera. Es tev arī to parādu atvedu. Es par to neko nezināju. Nu, es jau ar tevi neteiktu. Ak, Rūdi, Rūdi, Rūdi. Paldies tev, krustā. Nevarējām kājās dabūt. Bet griezt stūmus. Viņš jau pēc tam man sapņos rādīsies. Tur pats uz. Kārli! Kurš? Dzīvē daudz ir ceļi. Katrs ceļš ir labs. Ej, pa kuru gribi. Visur priekšā. Atliek, mans krustās. Dzīvoju, palīdz moju neilgu.
Fērberģī, nē, ratnīcā. Citādi Mironis nāks. Jā. Citādi Mironis nāks atpakaļ. Pagaidām. Nu, paldies, puiši, paspējām. Iediet skaisti vēdēji, nokapsētas pārbraukām, nevairs mani vedīs iādi, ne par mani dziedās iādi, ne par mani dziedās iādi, kur ļautīgi jūs bijāti, stilšaināmi kājināmi, stilšaināmi kājināmi. Mīļie radi, dargie draugi, paldies, ka bijāt kopā ar mani un Dāvīti Rūdupu pēdējā gaitā izvadot. Paldies, ka esat Trīnē. Bet Rūdups bija lustīgs vīrs, un viņš vēlējās, lai viņa kāzās. Piedodiet, bērēs, tiktu dziedāts un dejots. Dziedāt un dejot? Bērēs. Jā, dziedāt un dejot, mācītē kungs. Mums jāpilda. Lai notiek pēc viņa prāta. Rūdis tagad tuvāk Dievam nekā mēs. Bet, ja tev gadās kādas grūtības, meklē mani. Šis ir pēdējais, ko Rūdups paspēja. Man sirds ir pilna, es nevaru klusēt. Rūdupa nāvē esmu vainīgs es. Ko tu burgo? Rūdis glāb mācītāju. Es viņu iestūmu. Ko iestūmu? Mācītāju ezerā. Kāpēc? Biju krogā, nāku mājās gar krastu, dzirdu krāts. Pelns man dīdī. Kāpēc tu to darīji? Tāpēc, ka mācītājs. Nu nebūtu mācītājs, pelns nebūtu dīdīs. Es atāķēju būtu un iestūmu ezerā. Liels vējš bija. Putveņi. Kāpēc tad Rūdis laivu neņēma? Kuru zemnieks nedrīkst kunga ezerā ar laivu braukt? Abi basām kājām sākām. Es arī. Gan Dieviņš palīdzēs, ticēsim. Kopā mužā cūkus ganījām. Ak, Dievs. Un tagad man savu vaini ir jāizspērk, ziedoši sev uz altāra, ka mācīja humanite. Ieiešu inteliģences aplokā un došos laikam uz Pēterburgu. Tev līdzi. Te taču valda tāda gara nabadzība. Cilvēkiem nekādu horizontu. Ha! Vecā lielmā tikai tā saprat man dzēju. Kārli? Kārli pats nosausi. Nāc iekšā. Vecs cilvēks. Ir, bet dzēju tomēr saprata. Mans dzīves ceļš ir tumšs un grūts, un lustes nav iekš manas krūts. Tik tad, kad tautu pieminu, mans orgāns sajūta apmodu. Tumsoni. Nu? Muzikanti. Dažu skaistu ziedu, kaujā kaisīju, lai tie manai mīļai nestu sveicienu, lai tie manai mīļai nestu sveicienu.
Cik tā gada vēl viņam? 25, jā! Kārli. Nu? Tagad tu esi saimniece. Ko lai dara? Kā tiem bērniem nesalst? Nesalst. Redz, kā iznāk mana nelaime tev par laimi pārvērtās. Laime? Rudolf jau vairs nav. Jā. Kārli, paldies, ka tu atbrauc, ka tu neturēji ļaunu prātu. Tu tikai nedomā, ka es tūdaļ klāt kā Rudolfs zem zemes. Man Pēterpilī labi. Jā, mēs arī labi sadzīvojām. Visiem par brīnumu. Par brīnumu? Ja tev kas raksti? Es neesmu tur viens. Latvieši tagad lielos amatos, ķeizars arī tuvāk. Raksti. Paldies. Jā, būs tagad grūti laiki. Bet Rudolfs lika man visu izlemt pašai, teica, tu ilgāk dzīvos, tev jāzina. Vienu lietu gan viņš neatklāja. Laikam murgoja par zelta rubļiem. Bija? Māmiņai. Lielmātei. Kur glabāja, nezinu. Kad lielmāte nomira, krustāvs atveda zelta rubļus mācībām. Es jau ne tikai par skroderi, es kā brīvklausītājs universitātē uz lekcijām gāju. Žēl. Tāds brīnums noderētu. Barons tagad palielinās renti. Dzēniek! Kikiriku! Bērīts gaida. Vai tiešām rīts? Man šķiršanās brīdis. Ātri gan te naksniņas palido. Trīne, paliec sveika. Brauc. Atdied. Trīne, Tikai par manu līķi. tas viss bija talkās un tikai dzērumā. Un svētdienās, kad visi aizbrauc uz baznīcu un neviena nebija mājās. Trīne, tu manu šķīstību esi atņēmusi. Vismaz kaut ko es tev iemācīju, Dankars tāds. Ar māti man darētu. Kauns. Tā viņi visi. Paņem un aizbrauc. Cici, ka pēc vētras laika saules spoži parādās. Tāpēc vēlu, lai tev arī smaida laimes saules skārī. Saimniec, paldies jums par visu. Par visu paldies. Un šķiroties tagad, saimniec, es gribu jums likt pie sirds. Paldies tev, Kārli. Es gribu jums likt pie sirds, saimniec. Laimīgi. Ka šī māja kļūst slavena ar to, ka šeit ir dzīvojis un vergojis izcilais latviešu dzejnieks Jusmiņš Sventevaitis. Tāds ir mans jaunais pseidonīms. Visu gaišu, visu labu. Nu, ko man viņa valkājot nestu manu svešumā? Ietur. Uz priekšu, pretī gaismai lepni sauču, es savu sirdi augstu paceldams. No pūdiņām mēs saulē pretī steigsim, un dižus varoņu darbus veiksim. Un godā celts tiks tas, kas vakar bija nekas. Tu tā arī neaprecējies. Es tevi mīlēju visu mūžu. Ak, kungs, kāda es esmu. Ja es būtu to zinājis, ka es būtu to Zināju. zinājis. Zināju.
Cik pūrvietas zemes? 5. Zirgi? Ķēve un kumbeliņš. Iesim dancot. Trīlī. Jurīt. Stāsta beigām jābūt laimīgām, jo ir pāris, kas dabūnās, un ir pāris, kas cerējās. Un ir tie, kas mantojumu saņēmuši, un kuriem visa dzīve vēl priekšā. Vēl tikai 20. gadsimta sākums. Viņus gaida miera un humānisma laikmets.